neesmu gājis uz skolu. Vecāki izglīto mājās laimīgs. Es ieguvu mehāniskās inženierijas grādu Šveicē, bet ņemot vērā krīzi, kurā pasaulē atrodas, tagad esmu banānu lauksaimnieks Brazīlijā. Es esmu laimīga māte un sieva kāds pants, kas mani ietekmē. Kāda jēga iegūt visu pasauli un zaudēt savu dvēseli? Vai ko cilvēks dos par savu dvēseli? Es neesmu baznīcas loceklis. Man izslēdza par neatkarību. Esmu centies sakot Dievam, nepaļaujoties uz organizācijām. Zini, Dievs, kuru tu noraidīji, nav īstais Dievs, bet gan slikti izveidota viņa karikatūra. Sātans, velns, kurš reiz bija Dieva eņģelis, bet tika izdzīts no debesīm un kurš valda pār šo pasauli, ir tas, kurš attēlo Dievu kā patvaļīgu, nežēlīgu, sakot, paklausi man, vai es tevi sadedzināšu ugunī. Ienaidnieks pret labo ir tas, kurš glezno tēlu. Tas ir nepareizs. Lai labotu melno ēnu un atklātu pasaulē mīlestību, Dievs sūtīja savu dēlu, lai parādītu pasaulē, kāds viņš ir. Kristus apgalvoja, ka kas redz mani, redz tēvu. Aprakstot savu zemes misiju, Jēzus teica, ka Kunga gars ir pār mani, jo viņš mani svaidīja, lai sludinātu evaņģēliju nabagiem, sūtīja mani dziedināt sirdsāpes un pasludināt brīvību gūstekņiem un atdot redzi aklajiem, atbrīvot apspiestos. Tā bija viņa darbs. Viņš gāja darot labu, dziedinot tos, kurus apspieda Sātans. Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka bija gatavs šķirties no savu vienīgā dēla, lai viņš dotos riskantā misijā, dzīvot uz zemes 30 gadus ar risku, ka arī Jēzus varētu sasmērēties ar grēku un zaudēt viņu uz visiem laikiem. Tas viss, lai, ja plāns izdotos, mēs noteikti varētu iegūt mūžīgo dzīvi un... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha a vida eterna. Kad man bija 17 gadi, es sev jautāju, labi, es noteikti ticu, ka Dievs pastāv un ka viņš ir mīlestība, bet daudzas pasaules reliģijas tic kādam dievam. Vai es tiešām varu uzticēties, ka Bībele ir Dieva vārds? Vai es varu veidot savu dzīvi uz šī pamata? Tad es atklāju pierādījumus, ka Bībele ir Dieva grāmata. Skatieties mani piepildītās pravietojumi. Daniela 2 statuja pravietoja impēriju secību un aprakstīja tās vēlāk pirms šo impēriju pastāvēšanas. Un arī paredzēja, kad nāks Mesija. Tas piepildījās ar Jēzu Kristu. Vai, piemēram, pravietis Ecehjēls paredzēja, ka Tīras pilsēta tiks iznīcināta un kļūs par vietu, kur izstiep tīklus jūras vidū. Vēsturiski Tīru aplenca Nebukadnecars I no Bābeles un vēlāk pat Aleksandrs Lielais, kurš izmantoja plašās kontinentālās pilsētas drupas, lai izveidotu pārēju uz salu pilsētu izpildot Ecehjēla pravietojumu, ka pilsēta tiks iznīcināta kā akmens virsotne. Vēl viena pravietojuma piepildīšanās bija Bābeles iznīcināšana. Pravieši Jesaja un Jeremija teica, ka Bābeles pilsēta tiks iznīcināta un nekad vairs netiks apdzīvota, ka tā zeme būs izpostīta. Bābele kādreiz bija liela impērija, krita persiešu rokās 539. Un galu galā pasliktinājās, ka tika pamesta Bībeles pravietojumiem. Jeruzalemes atjaunošana. Jesaja paredzēja, ka cilvēks vārdā Kīvs izdos dekrētu par Jeruzalemes un tās tempļa atjaunošanu. Šī pravietojums piepildījās, kad Kīrs Lielais iekaroja Bābeli un 538.
gadā Peng-e izdeva dekrētu, kas ļāva jūdiem atgriezties Jeruzalemē un atjaunot templi. Jeruzalemes un otrā tempļa iznīcināšana. Jēzus paredzēja Jeruzalemes tempļa iznīcināšanu, nepaliks akmens uz akmens. Tas piepildījās 70. gadā pēc Kristus. Romieši ģenerāļa Tita vadībā iznīcināja Jeruzalemi un otro templi, izpildot Jēzus pravietojumu. Arheoloģija arī ir apstiprinājusi Bībeles patiesumu. Vai esat dzirdējuši par Nāves jūras manuskriptiem Kunāna salām? Tie tika uzrakstīti pirms Kristus un apstiprina ebreju Bībeles precizitāti un konsekvenci cauri gadu tūkstošiem. 2000 gadus Jesejas rūlis ir tāds pats kā Bībelē šodien. Daudzi zinātnieki uzskatīja, ka Davids bija mīts un nekad neeksistēja, līdz tika atklāti Teldanas stēle, kas datēta ar X gadsimta Peng-e un piemin Dāvidu namu. Mobiešu akmens no 840. gada Peng-e tika atrasts Jordānijā. Šis akmens stāsta par Moāba ķēniņa uzvarām pār izrēliešiem, apstiprinot Bībelē atrodamā otrās ķēniņu grāmatas stāstījumu. Šis akmens atsaucas uz Izraēlas dievu Jehovu 840 grami Peng-e. Es varētu minēt citus, piemēram, Pilāta akmeni, Bābeles pārtikas devu sarakstus, kuros minēts Jūdas ķēniņa vārds, Dāvida cietoksni un Ecehiela tuneli. Vēl viena lieta, kas mani pārliecināja, ka Bībele patiešām ir īpaša, unikāla no Dieva, ir tas, ka to ir rakstījuši vairāk nekā 40 autori un starp tekstiem ir vienotība. Autori, kuri dzīvoja šķirti, katra Bībeles daļa savienojas viena ar otru. Iespējams, jūs jau esat redzējis kādā Bībelē tā sauktās krustreferences. Bībele ir vienota un viss sadar kopā, īpaši studējot ar pazemību un lūgšanu. Vēl viena lieta Bībeles augstākā izglītība. Jauni cilvēki nevarēja uzrakstīt Bībeli, jo viņus nosoda. Viņa standarts ir augsts, cēls un prasīgs. Tajā pašā laikā viņš neslēpj savu varoņu trūkumus. Ja Bībele būtu fabula, lai iegūtu piekritējus, tā ļoti noteikti glorificētu savus varoņus, bet tā atklāti un ļoti neparāda visvairāk cienīto patriarhu, praviešu un ķēniņu kļūdas. Apskatiet Bībeles ietekmi. Ja Bībele būtu parasta grāmata, tā nekad nebūtu panākt efekts, kādu tā sasniegusi gadsimtu gaitā. Viņa ir bijusi un joprojām ir labvēlīga, dziedinoša un pārveidojoša ietekme. Ebreji tiek uzskatīti par pārtikušiem, jo viņi seko Dieva likumiem. Rietumi šodien ir attīstīti, jo to valstis pieņēma Bībeles taisnīgumu un darbīgumu principus, īpaši protestantu valstis un attīstību un izaugsmi. Un vēl viena lieta – Jēzus Kristus liecība par to Bībeles daļu, kas jau pastāvēja veco derību. Vienmēr citēja rakstus, viņš teica, ka raksti nevar kļūdīties. Pat Ģenesi viņš uzskatīja par patiesu stāstu, ka Dievs radīja pasauli 6 dienās, plūdus un tā tālāk arī. Viņš vadīja savu dzīvi pēc vecās derības mācībām Bībeles universālums. 3 visvairāk iespiestās grāmatas pieaugošā secībā ir šādas. Korāns 800 miljoniem eksemplāru. Ķīnas sarkanā grāmata 1 miljards. Un Bībele 5 miljardi eksemplāru. Tas ir pierādījums tam, ka šī grāmata nevar būt cilvēku izdomājumu kolekcija, bet tā ir kaut kas pārdabisks. Un beidzot pieredzes liecība. Daudzas cilvēku masas ir piedzīvojušas un apliecina Dieva vārda pārveidojošo spēku pār dzīviem. Nobaudiet un redziet, ka Kungs ir labs. Zini, mēs esam ļoti patiesi laimīgi, kristiešu priekšrocības atsver iespējamās zaudējumus. Izmēģiniet arī ceļojumu ar radītāju. Viņš saka, ar mūžīgu mīlestību es tevi mīlēju, tāpēc ar laipnību es tevi pievilku.
Nāciet pie manis visi, kas esat noguruši un apgrūtināti, un es jūs atvieglināšu. Āmen! Godināsim šo Dievu, sniegsim viņam brīvprātīgu un sirsnīgu paklausību no sirds. Galu galā, evaņģēlijs ir Dieva spēks glābšanai. No kā Dievs vēlas mūs izglābt? No mūsu grēkiem. Visiem, kas viņu pieņem, Kristus dod spēku kļūt par Dieva bērniem un pārtraukt grēkot šodien un tagad, ja tu tici. Bet kas ir grēks? Tā Kunga vārds saka, ka grēks ir likuma pārkāpums. Šī ir vienīgā definīcija, ko Bībele mums sniedz. Grēks ir lēmums pārkāpt likumu. Dieva likums ir 10 baušļiem. Pirmie parāda, kā mēs izteiksim savu mīlestību pret Dievu, un otrā plāksne – mīlestību pret tuvāko. Pēc tam otrais. Mūzus 3. Mūzus grāmata sniedz papildu norādījumus par ikdienas dzīvi veselību. Mūsu labā ir prieks sekot mūsu Dieva gribai un vēlmēm, jo viņa likumi ir taisnīgi, labi, pareizi un saprātīgi. Tas ir kā satiksmē. Ir noteikums vienmēr palikt šajā ceļa pusē un arī apstāties pie sarkanās gaismas, piemēram. Tās nav gubernatora kaprīzes, bet gan noteikumi, kas kalpo mūsu labumam, lai mēs nesaskrietos ar automašīnu un negadītos zaudējumu. Tāpat arī Kunga bauši ir saprātīgi un loģiski mazliet. Bet mēs nevaram paklausīt saviem spēkiem. Tas būtu kā mēģināt šķērsot Atlantijas okeānu ar airu laivu. Mums noteikti jāļauj mirt sev un jāļauj Kristum ļoti dzīvot un paklausīt manī. Tagad jā, tas ir ļaut Dievam iepūst mūsos un virzīt mūsu laivu uz priekšu. Baidieties no Dieva un dodiet viņam godu, jo viņš ir visuvarenais kungs. Godiniet Kungu, jo ir pienācis viņa tiesas laiks, un viņš spriedīs taisnīgi un ar lielu gudrību. Viņa tiesa būs taisnīga un neapstrīdama. Jēzus teica, kā zibens iziet no austrumiem un parādās rietumos, tāda būs cilvēka dēla atnākšana. Mūsu iespēja izdarīt pareizi ir šī vienīgā un neatkārtojamā dzīve, kas mums ir. Pēc tam nāk tiesa. Policists, kurš izraksta sodus, vai viņš noteikti nav dusmīgs uz mani? Vai viņš tiešām neizliek savu dusmu uz mani? Nē, tas ir patiesībā mūsu labā. Tāpat Dievs noteikti mīl savas radības. Kad viņš noņems grēku no pasaules, viņam būs jāiznīcina arī visi, kas pieķeras grēkam. Dvēsele, kas grēko un nevēlas glābēju, tā mirs un. Grēks ir likuma pārkāpums, viena no Kunga pavēļu pārkāpšana. Jēzus nenāca, lai mainītu likumu, to izpildīja. Jēzus lauza cilvēku izdomātas noteikumus, bet ne Dieva vārdu. Viņš teica, līdz debesis un zeme pāries, tajā pašā laikā neviens vai punkts nekad nepāries no likuma pat. Salamans dzīves beigās rakstīja bīsties Dievu un pildi viņa baušus, jo tas ir katra cilvēka pienākums. Jo Dievs pavisam noteikti vedīs tiesā katru darbu, pat visu, kas ir apslēpts, vai tas būtu labs vai slikts. Ir kari un baumas par kariem. Dzīve ir tik trausla. Kad mēs atstāsim šo dzīvi, kādu ierakstu mēs atstāsim aiz sevis. Mirušajiem nav otrās iespējas. Tā Kunga vārds noteikti saka, ka dzīvie zina, ka viņiem būs mirt, bet mirušie nezina neko un arī neko nejūt mazliet vairāk. Kapā, uz kuru viņi dodas, nav ne darba, ne projekta, ne zināšanu, ne gudrības un arī nav pat nekā, arī pat arī. Tāpēc tagad, kamēr esi dzīvs, mīli un godā Dievu un dod viņam slavu, jo tiesas stunda jau ir sākusies, šī ir svarīga nozīme. Un pielūdziet to, kas radīja debesis, zemi, jūru, ūdens avotus.
Tas mums atgādina 4. bausli. Atceries sabata dienu, lai to svētītu. 6 dienas strādāsi un darīsi visu savu darbu, bet 7. diena ir Jehovas, tava Dieva, diena un atceries to vienmēr. Tajā nedarīsi nekādu darbu, jo 6 dienās Jehova radīja debesis, zemi, jūru un visu, kas tajās ir, un 7. dienā atpūtās. Tāpēc Jehova svētīja un padarīja to svētu. Vai zinājāt, ka Sātans, velns, kādreiz bija gaismas eņģelis debesīs? Bet lepnums un skaudība pārņēma viņa sirdi, un viņš sāka ienīst Dieva likumu, izjust nepatiku pret priekšrakstiem. Viņš apgalvoja, ka eņģeļiem likums nav vajadzīgs. Kad Ādams un Ieva grēkoja, viņi nodeva pasaules valdīšanu velnam. Šodien velns valda pār šo pasauli atbildīgs par tik daudzām ciešanām iznīcību. Dievs kādu laiku pieļauj, lai parādītu visumam alternatīvas valdības rezultāts, kas neievēro viņa likumus. Dievs gaida, līdz ļaunums tiks atmaskots ar saviem darbiem. Bet atgriežoties pie runas par Sātana naidu pret Dieva likumu, viņš ietekmēja Romas bīskapu uzdrošināties mainīt Dieva svētos un ļoti svarīgos un būtiskos baušļus. Kristieši līdz 4. gadsimtam turēja sabatu 7. dienu, nevis svētdienu. To pašu dienu, kuru jūdi ievēro šodien. Jēzus pats teica, lūdziet, lai vajāšana noteikti nenotiktu sestdienā. Tas būtu krietni pēc Jēzus augšām celšanās. Vai esat kādreiz domājis, ja uzņēmumā, kurā strādājat, grupa darbinieku saka, ka viņi vēlas katru trešdienu mazliet brīvu? Vai nebūtu izaicinājums direktora autoritātei? Tā būtu. Tādējādi Romas bīskaps noteica, ka atpūtas diena jāpārvieto no sestdienas, 7. dienas uz svētdienu, 1. nedēļas dienu, un izmantoja kā ieganstu faktu, ka Jēzus augšām cēlās 1. dienā, vai arī teica, ka tas nav svarīgi, ka tas ir. Turklāt Romas kristiešiem sestdiena, piemēram, atgādināja jūdus, kuri bija ienīsti. Tad kādu laiku abi, sestdiena un svētdiena, tika vienlaikus ievēroti kā svēti. Bet gadu gaitā sestdiena tika arvien vairāk un vairāk slikti uztverta un slikti runāta, jo tā bija ierobežojuma diena. Nedrīkst darīt to vai šo, un svētdiena bija prieka diena. Tādējādi 1. dienai pieauga popularitāte, tas notika 4. gadsimtā. Tika izņemta arī 2. pavēle, kas saka, lai neveidotu tēlniecības attēlus. Un, lai saglabātu skaisto 10 baušļu skaitu, pāvests sadalīja 10. bausli 2. Bet tā kunga likums ir pilnīgs. Izmaiņas ir apvainojums debesīm. Pati daba izjūt likuma pārkāpuma un to, kas iznīcina zemi, sekas. Pravietis Jesaja saka, zeme sēro un novīst, pasauli novīst un nedaudz novājē arī augstākie no zemes ļaudīm. Patiesībā zeme ir piesārņota tās iedzīvotāju dēļ, jo viņi pārkāpja likumus, maina statūtus un lauž mūžīgo derību, un patiesībā. Vai redzi iznīcības klimata pārmaiņu, lāsta iemeslu vai ne? Tas tiešām ir tāpēc, ka cilvēki noteikti attālinās no Dieva likuma, patiesībā ļoti attālinās tiešām ļoti. 7. diena, sestdiena, ir kunga diena, labākā nedēļas diena, ģimenes diena. Pak, ja mēs zaudējam darbu, ar to mēs parādīsim, ka mēs mīlam Dievu no visas sirds mazliet. Vai jūs būtu gatavs zaudēt savu darbu, lai glābtu cilvēka dzīvību, kuru jūs visvairāk mīlat šeit uz zemes? Tad tas ir termometrs, lai noteiktu, vai mēs patiešām mīlam Dievu. Mūsu radītājs saka tā, pat ja māte aizmirstu savu bērnu, es tomēr neaizmirsīšu tevi, jo es esmu mīlošs un uzticīgs Dievs. Kā mēs nevaram mīlēt tādu Dievu, kurš vienmēr ir ar mums un nekad mūs nepamet?
kad tu pilnībā padodies šai bezgalīgajai un dziļajai mīlestībai, ka tavs es tiek pilnīgi salauzts, atbildot uz šo dziļo un bezgalīgo un patiesu mīlestību, un tu ļoti sāc brīvprātīgi paklausīt. Tu vari tikt pilnībā attīrīts no saviem grēkiem, kristīts ar iegremdēšanu, kas simbolizē nāvi pasaulē un dzīves pieņemšanu, ko dod Tēvs. Viņš radīja ūdens avotu mūs attīrītu mazgātu no visas nešķīstības. Netīrs un ļoti slikti smaržojošs bārenis tika adoptēts ļoti bagātā un mīlošā ģimenē. Viņa saņēma smaržīgu ziepļu gabalu, jaunu dvieli, patīkamu un relaksējošu vannu un tīras drēbes. Bet ko darīt, ja bērns atteiktos mazgāties pārstātu valkāt savas vecās drēbes? Tādējādi, lai ieietu debesu valstībā, mums ir jāpieņem noteikti nosacījumi. Kas slēpj savus pārkāpumus, nekad neuzplauks, bet kas tos atzīst un atstāj, un tad sasnieg žēlastību. Atstāsim šajā lapā šo brīnišķīgo un vērtīgo e-grāmatu, kas soli pa solim ļoti detalizēti parāda, kā tieši notiek konversija un kā izveidot personīgas attiecības ar debesu Tēvu. Šodien, ja dzirdi Tēva balsi, lūdzu, neapcietini savu sirdi. Atceries, kāda jēga ir iegūt visu pasauli un lūdzu, varbūt zaudēt savu dvēseli.